Un tas ir tikai 1.4. Individuālu failu, individuāla pieeja. Tā pastāstīšu mazu lietiņu. Es jau šeit strādāju, laikam sanākots 5. gads. Nebija nočipojis vienu no saviem auto, kā saka, kurpnieks gar kurpēm. Tātad, respektīvi, viens no maniem auto ir Golfiņš, 7. faceliftā 2018. gada, 1.4 benzīnā, 125 zirgiem stokā. Čipoja gan motoru, gan kārbu. Dino speciālists Itālijas uzaicināja man arī pasēdēt automašīnā. Tātad iekāpjam iekšā. Te man ir sagatavots jau kompīts. Tagad mēs noņemsim viņam pretbuksēšanu, jo stendi jānoņem pretbuksēšanu. Sagatavo tur telefonu, paņem atslēgu un braucam. Rezultāts mūsu rekords 127 stokā bija, 158 tagad ir. Ļoti labi sanāca. Tā, nu Golfiņš sagriezts, mūsu dino speciālists Itālijas viņam ņos. Tātad mums bija 127, tagad ir 158. Griezīte bija 219, tagad ir 270. Golfiņš, kā jau minēju, ir 1.4 benzīns. Benzīns mēs čipojam tikai uz dino stenda un vēlams liet tikai 98. degvielu. Čipojot mašīnu ir ļoti svarīgi dino stends, tāpēc, kad uz dino stendu to sačipot mašīnu kvalitatīvāk, tu var nolasīt rezultātu pirms čipošanas un pēc čipošanas. Vai ne, Bračka? Yes. Tā. Paskatīsimies, kas notiekās ar Golfiņu. Un kā kārba strādā. Es kā kārba vispār pat pa sevi slēdzās ļoti patīkami, bet pēc šipiņa tas notiek vēl labāk. Un tas ir tikai 1.4. Iet fantastiski. Tā kā brauc pie mums, nočiposim tavu benzīnu vai dīzeli. Benzīns uz jauda stenda, dīzeli varam uz ielas nočipot, bet labāk čipojam uz jauda stenda, tāpēc, ka tad mēs uztaisam individuālu failu, individuāla pieeja, viss notiek individuāli. Piedurus 78.